Kā izvairīties no over-customization, kad piedāvā pārāk daudz opciju? Ļoti vienkārši sarunas gaita. Pirmās 20 minūtes tu noskaidro cilvēku galvenās 3 problēmas, ar ko viņš saistās. Mūsu gadījumā tas varētu būt pie tā, ka cilvēks nezin, kur atrast savus potenciālos klientus, viņš nezin, kā viņus kvalificēt, un viņš nezin, kā noslēgt darījumus. Tātad, ko mēs darīsim, tad, kad tu jau piedāvā savu pakalpojumu, nevis tu stāsti individuāli, mēs darām šito, to, bet tev pirmā problēma tas, ka tu nezini, kur atrast šos cilvēkus. Kā mēs to risināsim, ir tas, ka mēs izveidojam tirgus analīzi, kurā mēs saprotam, kurās valstīs mēs gribam tātad mērķēt, un tātad tas atrisinās to, ka mēs zināsim, kuriem cilvēkiem to piedāvāt. Nākamā lieta, ko tu minēji, kad tu nezini, kā viņus sasniegt vai kā viņus kvalificēt, tas, ko mēs darīsim, lai atrisinātu šo problēmu, ir mēs tādu izveidosim konkrētu sistēmu, kas pirmkārt viņus uzrunā, otrkārt viņus kvalificē ar izglītojošu saturu, un trešā lieta, tu teici, ka tu nezini, kā viņus noslēgt, tad mēs arī palīdzēsim tev pārliecināties par to, ka tavi pārdevēji ir pietiekami izglītoti, lai zinātu, kā rīkoties ar šiem te konkrētiem pieteikumiem, lai viņus novestu pie darījuma maksimāli ātri un samazinot šo te pārdošanas ciklu, cik vien iespējams.